Sveicināti Libralurs zīmola kanālā. Mani sauc Huberts, un šeit mēs jums parādīsim visas mūsu piedāvājumā esošās ēsmas, lai jūs zinātu, kā tās izskatās. Mēs arī parādīsim pamatmetodas, kā tās aprīkot, kā arī to, kā tās uzvedas ūdenī. Sākam! Turklāt jau tagad aicinu jūs noskatīties šo materiālu līdz galam, jo beigās jūs sagaida neliels pārsteigums. Šodienas sērijā tiks prezentēts Kraken Shad. Kraken Shad ir ēsma, kas debitēja šogad Ribomani izstādē un šobrīd ir pieejama 2 un 3 kolu izmēros. Šī ēsma pašlaik ir pieejama 9 krāsās. Un kā jūs droši vien zināt, Libralurs zīmols vienmēr asociējas ar smaržu. Un arī šajā gadījumā mums ir darīšana ar zivju smaržu. Šeit mums ir 3 kolu Kraken Shad krāsa 003. Šī ēsma ir izgatavota no peldošu materiāla, tāpēc mēs varam izmantot dažādus montāžas veidus. Tūlīt mēs jums parādīsim šos pamatveidus un to, kā šī ēsma uzvedas ūdenī. Papildus Kraken Shad mērķis bija pēc iespējas precīzāk atdarināt ūdenī sastopamo zivju mazuļus, piemēram, raudiņus, mazus sapaliņus vai citas zivtiņas, ar kurām barojas plēsēji, piemēram, asari, zandarti vai līdenis. Un šeit jūsu priekšā ir Kraken Shad 3 kolu izmērā aprīkots ar džiga galviņu. Pateicoties tam, mēs varam efektīvi makšķerēt ar grimšanu. Mēs varam vienmērīgi vilkt šādu mānekli. Šeit šī astīte paveiks darbu mūsu vietā un efektīvi vilinās plēsējas uzbrukumā. Un tagad paskatīsimies, kā tas darbojas. Un šeit jūsu priekšā ir mazākais Kraken Shad ar volframa ķeburošu. Tā ir ļoti efektīva aprīkošanas sistēma, jo šādā veidā mēs padarām mānekli pievilcīgāku un nedaudz mainām tā trajektoriju.
Un man jāatzīst, ka tieši šis izmērs īpaši vasaras periodā man ļoti labi darbojas, jo šobrīd ūdenī ir daudz tieši šāda izmēra zivju mazuļu, uz kuriem ļoti labi barojas asari vai citi plēsēji, piemēram, sapali vai foreles. Šādā veidā mēs varam efektīvi aprīkot mānekli un redzēt, kā tas kustas. Peldošais materiāls mums dod plašas iespējas, kad runa ir par mānekļa aprīkošanu. Šeit man ir tieši nedrigs sistēma. Tas ir plakana galviņa, ko novietojam uz grunts, lai zivs varētu to mierīgi paņemt un uzbrukt mūsu māneklim. Apskatīsim, kā tas uzvedas tieši šeit ūdenī. Un tieši par to es runāju. Peldošs materiāls kopā ar nedrigu galviņu ļauj mums šādi prezentēt mūsu mānekli uz grunts. Un tagad laiks filmas sākumā solītajiem pārsteigumiem. Ir iespēja laimēt 3 Predator sērijas mānekļu komplektus. Viss, kas jums jādara, Facebook ierakstā, kur redzēsiet šo video, jāatstāj komentārs, atzīmējot 2 cilvēkus un uzrakstot gatavs. Tas arī viss šodienai, bet ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu mānekļiem, sekojiet mums sociālajos tīklos. Papildus atcerieties, ka mūsu mājaslapā www.libralures.com vienmēr ir pieejams mūsu katalogs ar šīs 2024. Gada sezonas jaunumiem. Uz tikšanos nākamajā sērijā!